Labvakar! Šodien ziņās nopietni stāst. Pirmkārt jau paziņojam to, ka Olas ir klāt, un mēs lasīsim ziņas katru piekdienu pēc panorāmas. Tātad Saeima taisās maksāt 1 miljonu par kamerām. Nepietiek ar kaimiņu kameru? Nopietni? Bet pareizi Saeima tak nolēma Artusu sodīt par to, ka viņš pārāk bieži visur filmējās. Vai tas nozīmē, ka suņu būdai pienācis gals? Tālāk mucinieki baidās par geto partapu, kamēr bēgļi kapā futeni ar deputātiem. Guntis Belēvičs nevar izdomāt, ko darīt. Vai nu nolikt mandātu, vai turpināt strādāt. Tikmēr Gulbis nedēļas laikā zaudējis visas savas pozīcijas. Tas par sportu viss. Bet tagad laika ziņas. Rudens jau ir klāts, zvaigznes izbauda to kārtīgi. To var darīt dabā, galvenais to darīt prātīgi. Kā Lauris Rēniks bauda skaisto gada laiku poligonā ar mūsu karavīriem kopā sildoties pie ugunskura. Atgādina, dārgie draugi, ka jāģērbjās ir silti. Svētdien pagriez pulksteni un gulēt varēs ilgi. Bet, Žani, kāda starpība? Silts vai augsts? Tāpat mums atkal sola, ka būs pasaules gals.